šiem grozījumiem tātad tiek ieviesta jauna norma, kad iestādēs īpaši svarīgiem amatiem var noteikt lielāku atalgojumu līdz pat koeficientam 2. Un mūsu priekšlikums ir par to, ka būtu svarīgi, ka parlaments saņem ziņojumu no ministru kabineta līdz nākošā gada 1. septembrim, kā tad šī norma darbojasies, kā tā ir ietekmējusi kadru mainību, kā tā ir paaugstinājusi darba kvalitāti un tā tālāk. Mūsuprāt, tā ir pilnīgi normāla prakse, kad atkal likumdevējs, iedodot kaut kādus uzdevumus izpildvarai, arī seko līdzi tam, kā šī izpildvara normas īsteno. Ja normas ieviešanas prasība bija tāda, ka tā ir nepieciešama, lai valsts pārvaldes spētu strādāt kvalitatīvāk, spētu nokomplektēt sevi ar kvalitatīviem kadriem, tad būtu pilnīgi normāli, ka izpildvara ne tikai normas ieraksta likumā, bet arī spēj likumdevēju informēt par to, kā šī norma strādā. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šādu pilnīgi loģisku, normālu likumdevēju pieprasījumu izpildvarai ziņot par sava darba rezultātu. Paldies! Paldies!